Latgales motokros draugi. Mairis, Elvis ir dzīvs, Valters un Ivo. Un šitā četrotni draugi drīz brauks pie vislielākajām trasēm. Viņa brauc. Nu es redzēju, ka tas lielais tos mazos kantēja. Kurš bija tas lielais, kurš mazākos kantēja nost tikko? Mairis? Jā, Elvis. Kāda trasa. Valteri, kā ir, ka lielākie duši ir nost uz trases? Mani nedušie. Kā tu nedušī? Ir respekts. Bet Valter, cik tev gadu? 12. Un cik tu gadus jau brauc? 4. Bet, Džeki, tādas formas, tāda mocīša. Visas beigas jūsējās ciemā, ne? Jā. A ko futbolisti, basketbolisti bez bēbēm paliek? Protams. Mums būs kā tā tantiņa, kad dzīvo viķernieku trasē, zini? Viņa kaut ko prasīja, viņa teica, nē. Jā. Bet kā te ir? Te ir, piemēram, Valteram pie mājas ir 2 trases. 3. 3, piedod, es 3. neredzēju. 3. Bet kā ir, kad no sākuma te ir lauks un kas sāk? Bija kāds ķīnietis mazais, es iegāju, tu tāds maziņais ir, un es sagribēju viņu. Un nopirkam. Kas ir ķīnietis? Mocīts? Jā, tāds maziņš piesnieks bija. Un tad man iepatikās un nopirka jau kārtīgāku mocību. Tā jāizgājas. Kā tā trasa, no kurienes uzradās? Sataisīja. Tētis. Tu, Mairi, tu nāc pie Valtera trenēties uz trasē? Jā, biju sadraudzējis ar Valteru. Mēs pie viņa aizbraucām. Un es pamanīju macīti, viņš no sākuma iedeva pa ceļu pavizināties. Pēc tam jau sapirku bruņas, tēti pierunāju, sapirkām bruņas mēs. Un viņš iedeva pabraukt pa trasi man. Man iepatikās un izdomājām nopirkt pirmo manu macīti. Nu, bet kā tu sāki braukt, Elvi? Uzkāpu uz motocikla, ieliku pirmajā pārnesumā, atslēdu uz sajūgu un devu pišku gāzi. Un atjēdzies formā trasē un uz piedestālu. Jā. Ko jūs sakat, kad uz piedestālas pirmās vietas? Jūs sakat Latgola ruļavoja? Jā, vienkārši stāvam un kausu rokās maidām.